kā es teicu, tās tēmas ir daudz. Mēs runāsim gan par to, kas ir svarīgi tieši darba attiecību uzsākšanas posmā. Runāsim arī par elektroniskās identitātes izmantošanu, kas arvien populārāk kļūst mūsdienās, ņemot vērā digitalizāciju. Protams, arī Covid daudz ko mums iemācīja un uzsāka jaunus procesus, un līdz ar to arī šajos jaunajos procesos mums ir jāievēro datu aizsardzība. Tāpat arī runāsim par GPS attiecībā uz darbinieku izmantotajām automašīnām vai iekārtām. Ar GPS šeit saprotot, pat plašāk, jo tā varbūt ne tikai atrašanās vieta, bet tas datu apjoms, ko šādām iekārtām ievāc, ir krietni plašāks. Par to tad arī mēs runāsim, kādi ir tie nosacījumi, kas ir svarīgi un kas ir jāņem vērā. Protams, daudz ir jārunā un var runāt arī, un tie aspekti ir ļoti dažādi tieši par video novērošanu un citiem uzraudzības mehānismiem attiecībā uz darbiniekiem. Tas ir viens no punktiem, par ko runāsim. Runāsim arī par to, vai ir izdevīgi un kādi ir plusi, mīnusi, ja mēs darbiniekam ļaujam vai varbūt tās liekam darba vajadzībām izmantot privāto telefonu vai privāto datoru, jo tur ir savi plusi, savi mīnusi. Protams, runāsim arī par aktuālo tēmu mākslīgais intelekts, parunāsim par tiem riskiem un par tiem principiem, kas būtu jāņem vērā, ja mēs attiecībā uz darbiniekiem, kandidātiem vēlamies izmantot mākslīgā intelekta rīkus. Nedaudz parunāsim arī par darbinieku sensitīvajiem, jeb īpašas kategorijas datiem un par tiem gadījumiem, kad mēs ar to saskaramies un kas ir atkal svarīgi šajā jomā. Tad parunāsim arī par darbinieku datu izpaušanu, nodošanu, kas var būt gan publiskošanas veidā, gan arī tad, kad mēs piesaistam dažādus pakalpojumu sniedzējus vai kad datus mums pieprasa, piemēram, valsts pārvaldes iestādes, kas ir tās lietas, kādā veidā mēs varam izlemt un novērtēt, dot vai nedot darbinieku datus konkrētajā gadījumā. Un noslēgumā īsi dažus aspektus par darbinieku tiesībām un arī darbinieku pienākumiem personas datu aizsardzības jomā. Un te ir svarīgi, ka tās ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, un mums kā darba devējam, jeb kā pārzinim attiecībā uz šo datu apstrādi, ko veic darbinieki, ir, protams, jānodrošina arī, lai darbinieki ievēro savus pienākumus, jo ir skaidrs, ka ne jau tikai uzņēmums vai iestāde veic šo datu apstrādi, bet patiesībā tie datu apstrādes veicēji tieši ir darbinieki. Un līdz ar to ir svarīgi gan viņu tiesības ievērot, kas viņiem ir uz savu datu aizsardzību, gan arī nodrošināt, lai viņi ievēro pienākumus.